Sveiks, mans mīļais skatītāji! Jā, pavasaris ir klāt. Daba mostas un viss skaistais un brīnišķais tūlīt būs ap mums. Bet man šeit, dizaina ambulancē, jau ir pavasaris. Un sirds ir sākus pukstēt pavisam ātri. Bet vai tas ir labi? To mēs pajautāsim ārstiem. Un pavaicāsim, vai straujie sirdspuksti neliek ātrāk novecot sirsniņai. Mūsu šīs dienas eksperti Andrejs Nikolājevs, farmaceits, Eva Moreino, ģimenes ārste un Mārīte Kozlovska, brīnišķīga, aktīva dāma. Visiem ir zināms, ka sirds ir muskulis. Un saki, lūdzu, vai viņš arī noveco līdz ar mums? Par to sirds muskuli man ir iebildums. Daudzi domā, ka tas ir motors. Bet, jā, pareizi, tas ir muskulis, jā, un kurš arī var tikt pārslogots, nogurdināties, jā, kuram nepatīk īpašas lielas, pārāk lielas fiziskas pārslodzes, teiksim, jā, kuram arī jādozē viss tā aktivitāte, sevišķi pēc 50 gadiem, teiksim, šai vecumā, jā. Nu, principā, novecot var jebkas mūsu organismā, noveco arī mūsu asinsvadi, noveco arī mūsu sirds muskulis, tas kļūst vājāks, mazāk elastīgs, nespēja vairs tik labi pumpēt asinis, kā mums nepieciešams, un to mēs varam arī izjust ar tādām sūdzībām kā elpas trūkums, mazāk veiktspēja, ātrāka nogurdināmība un tā tālāk. Daudzus jautājumus mēs nevaram dzirdēt, teiksim, mēs nevaram sajust, pieņemsim to pašu holesterīna skaitli, holesterīna līmeni, jā, un daudzi cilvēki nemaz neiedomājoties, ka tam ir jāseko līdzi tāpat, ka savam svaram, pieņemsim, jā. Ja cilvēkam uzturs ir tāds diezgan, tāds nelabs, nav pilnvērtīgs, tad viņš to holesterīna līmeni var diezgan ātri krāt. Un tas jau ir tas viens no sirds riskiem, kas saka, bišķiņ provocēt tavu sirds veselību. Normālais veselais pulss, principā, dažādā literatūrā, dažādos avotos ir atrodams atšķirīgs. Es teiktu, ka no 55 līdz 90 tas ir tas pulss, kurā mēs jūtamies komfortabli. Ja? Citviet ir līdz 100, bet parasti cilvēki sāk just to paaugstināto pulsu sākot no 90. Maksimālo pulsu aprēķina 220 mīnus jūsu vecums. Nevajadzētu pārsniegt to, ja? Tātad citādi, ja mēs varam domāt par kādu aritmiju. Ja mēs runājam par asinsspiedienu, tad 120 uz 80 vai pat zemāks būtu tas ideālais. Ja jau paaugstināts, tad jāskatās. Tad jau mēs varam runāt par paaugstinātu asinsspiedienu risku. Saki, Andrej, kādi ir ieteikumi, kā mēs varam atvieglot savu sirsniņu? Vai tās ir fiziskas slodzes, vai tas ir ūdens patēriņš ikdienā? Lai atvieglotu sirsniņu, tevi būtu jānoslogo, teiksim, jā. Bet, lieta tāda, ka ir jānoslogo sevi fiziski ik pa laikam, teiksim, jā, kaut kādas tādas kardiopastaigas, es viņus nosauktu, jā. Tad ir jāpieseko līdzi, ko tu ēd. Neaizmirst, pieņemsim par tam pašam zivjueļam, omega augstskābēm, teiksim. Tad ir labi jāizguļas, jo sirdī nepatīk, ka tu neizgulējies. Vēl viens moments vīrusu laikā. Es pamanīju, pieņemsim, ja cilvēks slimo, kad es pats personīgi esmu slimojis, puls par 10–15% viņš pieaug. Ja? Ja mēs runājam, ka 60–80 tā ir normā, tad, kad cilvēks guļ ar temperatūru, viņam 100, 110, pat 120 var būt puls vienkārši guļ stāvoklī. Ja? Un tas nozīmē, ka uz to brīdi sirds tiešām izjūt to lielāku slodzi. Tie ir tādi, triviāli varbūt, triviāli instrumenti, kā atbalstīt savu sirds veselību. Ja? Un pirmais noteicošais varbūt arī ir tā fiziskā aktivitāte. Tas ir adrenalīns, kustība. Cilvēks kustībā, viņš sevi atjauno. Man tāds iespējas. Man liekas, ka jo es vairāk kustos, jo es jūtos jaunāk. Es nejūtu savus 73 gadus. Man liekas, ka, man gribas vēl idejot.
Gan sirds veselībai, gan arī asinsvadu veselībai, lai mūsu sirds un asinsvadi tik ātri nenovecotu, nezaudētu elastīgumu. Ir tātad nepieciešamas šīs fiziskās aktivitātes, kas būtu tieši kardiotreniņi. Tas ir tiešām viens no vislabākajiem veidiem, kā uzturēt sirds un asinsvadu veselību. Protams, mēs varam runāt arī par to, ka šādā veidā mēs uzturam veselīgu svāru un uzlabojam savu noskaņojumu. Tātad arī visi šie te papildus bonusi, kas arī pozitīvi ietekmē mūsu sirdi. Protams, sirds veselībai ir jāseko līdzi, un pirmais, ko mēs varam izdarīt, tas ir viens no fiziskā aktivitāte un sirds vitamīnu palīdzība, teiksim, jā, tas ir tādas divas vienkāršas lietas, kas ir pieejams jebkuram cilvēkam, jā, un tas ir pirmais, ar ko ir jāsāk. Saki, lūdzu, ko tu kā farmaceits var ieteikt profilaktiski lietot? Un pat cik mēs jau ieminējāmies par to sirds pulsu un precīzu sirdsdarbību attiecīgi, jā, es ļoti labi atbalstu, man patīk preparāts Valerons. Valerons ir ļoti labs tāds, teiksim, vitamīnu kombinācija un, teiksim, citu bioloģisko aktīvu vielu kombinācija, kas atbalsta sirdi, sirdsdarbību un to precizitāti, jā, jo sirdi ir ļoti svarīgi darboties vienā ritmā, teiksim, jā. Un viņam sastāvs ir izveidots tā, lai, teiksim, pret stresu viņš nedaudz mazinātu to uztraucamo pulsu, ja? Un arī no bioķīmiskā mehānismā viņš arī darbojas, uzlabo, ja? Un kopumā viņš nodrošina tādu precīzu sirds ritmu, ja? Aptiekā ir ļoti liels piedāvājuma klāsts arī sirds atbalstam. Kāpēc tieši Valeronu? Kāds tur ir tas īpašais sastāvs un tik laba iedarbība? Nu, pirmam kārtam aptieka tiešām ir ļoti daudz tā izvēle, ja? Un daudzi produkti viņa pārsvarā balstīti pēc iedarbības mehānisma kā monopreparāti. Vai nu tas ir magnija preparāts, vai nu B grupas vitamīnu preparāts, ja? Vai nu vēl kaut kāds, teiksim, vai nu vienkārši vilkābeles ekstrakts, vai baldriāņi, ja? Bet, teiksim, kopsumā, teiksim, viss, kas, nu, teiksim, kas ir nepieciešams, pieņemsim, precīzai sirdsdarbība, ja? Neviena preparāta praktiski nav, ja? Un Valerona ir apkopots viss. Tur gan tiamīns, gan baldriāņa ekstrakts ar vilkābeles ekstraktu, ja? Gan arginīns, gan koenzīms Q10. Un tur daudzas, teiksim, tādas bioloģiski aktīvas vielas, kas nodrošina kopumā to precizitāti sirdsdarbībai. Kādi ir simptomi, kad mēs jūtam, ka sirsniņai jau ir kļuvis grūtāk? Nu, klasiskais ir tas, pieņemsim, ka aizdusa pie lielākas fiziskas slodzes, cilvēkam trūkst elpas, viņam sākas aizdusa, ja? Viņam reāli iekšā viņam pieaugs puls, ja? Un viņš daudz grūtāk jau sāk panest to otro stāvu, pieņemsim, uzkāpt uz otro stāvu, ja? Un tas nozīmē tas, pirmais droši var šeit pateikt, ka viņam noteikti trūks kaut kādu visādu vitamīnu, teiksim, vitamīnu organismā. Uz turien var attiecināt to pašu magniju. Magnija trūkums viņš ļoti labi iespaido sliktu muskuļu darbību, teiksim, ja? Magniju deficītu ir jālikvidē, respektīvi, ja? Tad ir B grupas vitamīni, kas ir svarīgi, ja? Tad pieņemsim, ko vēl var just cilvēks. Sirdsklauves, kaut kādas ekstra sistoles pieņemsim, ja? Pārsitieni tā saucamie, ja? Tas arī norada uz to, ka sirdī kaut kas nepatīk iekšā, ja? Un ja tu to sajūti, tad, nu, teiksim tā, jāieklausās šajos simptomus un jāpaseko līdzi savam stāvoklim. Nu, droši vien arī visu laiku, visu cilvēku biedz stress ir tas, kas nomoka arī mūsu sirdi. Nu jā, īstenībā jā, par stresu es nemaz neko nepateicu, jā, bet stress ir tiešām viens no lieliem ienaidniekiem, jo caur stresu ienāk sirds asinsvadu sistēmā un bojā to veselību. Tur sliktais kortizols, tie visi stresa hormoni, tur kaut kādi adrenalīni, noradrenalīni, tāpēc mums sirds uzreiz pieaug tās puls, jā. Un tas ir tiešām stress ļoti kaitīgi iedarbojas uz sirds veselību. Sirdī nepatīk nervozēt. Noslēdzošais jautājums, ko es gribu teikt, kā tad mēs atbalstam savu sirdi ar Valeronu?
Valerons ļoti labi, viņš tāds kombinēts līdzeklis, sirds veselībai, sirds atbalstāms, precīzai sirdsdarbībai. Ja? Tur ir vairāki vitamīni, tur ir E-vitamīns, kas jau sen ir aizmirsts. Ja? Tur ir kalijs, magnijs, kas palīdz to sirds ritmu kontrolēt. Tur ir arginīns, koenzīms, taurīns. Un 5 augu ekstrakti, tiem baldriāņa ekstrakts, vilkābeles ekstrakts, ķiploku zaļstejas ekstrakts. Ja? Un viņš tādu nodrošina kombinēto iedarbību. Tagad tas ir pavisam vienkārši. Un es jums saku, izkāpiet no savas komforta zonas. Nebrauciet ar mašīnu, paiet to gabalu ar kājām, nopērciet riteni, velosipēdu. Brauciet ar velosipēdu. Un varbūt, ka ir vērts izmantot trepes, nevis braukt ar liftu. Marts ir glaukomas mēnesis, un arī mēs aicinām pievērst uzmanību šai klusajai, bet ļoti bīstamajai slimībai. Mēs dosimies ciemos pie profesoras Laganovskas. Būs jāstāsta taisni iekšā aparātā. Jūsu uzdevums pagaidām ir skatīties tikai taisnus priekš, tur tāds punktiņš ir iekšā, un uz to punktiņu arī skatāmies. Glaukoma ir bieži sastopama acu slimība. Ja glaukoma netiek saulaicīgi diagnosticēta un ārstēta, tā var izraisīt aklumu. Šodien kopā uzzināsim, kā tiek veikta glaukomas diagnostika un ārstēšana Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas nodaļā. Es uz sarunu esmu aicinājusi profesori Laganovsku. Labdien, profesori! Labdien! Sakiet, profesori, kāda ir situācija Latvijā? Cik cilvēki pagājušajā gadā, tā provizoriski, protams, ir zaudējuši redzi glaukomas dēļ? Jāsaka tā, ka Latvijā situācija ir diezgan bēdīga, jo joprojām mums katru gadu apmēram 210 cilvēki iegūst invaliditāti. Tas ir vai pirmo grupu, kad pacienti ir pilnīgi akli, vai arī otro grupu, kad pacienti kaut ko drusku redz, bet tomēr viņu dzīves kvalitāte ir ļoti ierobežota. Man kādreiz bija ļoti laba redze. Pie ārstiem negriezos. Tad, kad redze pasliktinājās, aizgāju uz filmu un optiku. Tur vispirms pārbauda acu spiedienu. Un daktars teica tā: nemeklējiet brilles, jums spiediens ir pārpa 50, steidzami uz slimnīcu. Paldies viņam par tiem vārdiem. Mūsdienās diagnoze glaukoma, manā skatījumā, tas nav kaut kāds nāves spriedums vai kaut kāds liktenis, kas ir, viss viņš klintī iecirs un tas viss mums redze pazudus. Tā gluži nav, jo mūsdienās ar šo diagnozi laicīgi viņu konstatējot, mēs varam sadzīvot un mēs varam ļoti labi šo glaukomu arī kontrolēt ar pilieniem, regulāri novērojoties un nepieciešamības gadījumā veicot arī glaukomas operācijas. Bet tā mēs arī sakam, ka pēc 40 gadu vecuma ikvienam vajadzētu tomēr mērīt šo acu spiedienu. Un ne tikai acu spiedienu, tad arī veikt tādu padziļinātu acu ārstu apskati, noteikti redzes lauku, pārbaudīt redzi, apskatīt pacientu spraugas lampā, tāpat tās arī veikt dažādus osītī izmeklējumus. Tagad mēs te liksim zodiņu, pierīti piespiedīsiet klāt un skatīsieties man iekšā aparātiņā, jau uz gaismiņu. Jāsaka tā, ka aptuveni 60% gadījumu pacientu, kuriem ir arī glaukoma, mēs varam diagnosticēt sausās acis sindromu. Un sausās acis sindroms, tā ir principā viena no biežākajām tādām patoloģijām, kādēļ pacienti vispār vēršas pie acu ārsta. Tās pamata sūdzības ir gan graušanas sajūta, diskomforts, svešķermeņa sajūta, varbūt asarošana, niezēšana, dedzināšana. Ļoti tāds plaša spektra, daudz dažādi simptomi var būt. Bet, ja mēs runājam par konkrēto diagnostisku sistēmu, tad šo mēs saucam par LACRI-diag sistēmu. Tā mums ir tāda, nosacīta jauns izmeklēšanas veids,
ko mēs veicam pacientiem. Šeit šī sistēma iekļauj tādus 4 pamata diagnostikas izmeklēšanas metodas. Tas, ko mēs tikko veicām, bija tas saucamais asaru plēvītes stabilitātes tests. Tad, kad mēs veicam šo te izmeklējumu, pats dators, pati programma mums detektē šo te asaru plēvītes tā kā pārplīšanas mirkli. Un attiecīgi pastāv uzskats, ka norma ir virs tām 10 sekundēm, principā virs 15 sekundēm. Ja tas ir zem 10, tad jau mēs tomēr varam runāt par to, ka acis virsma ir sausa un pacientam potenciāli varētu būt sausās acis sindroms. Ja glaukoma ir atklāta, pacients ir griezies pie ārsta, ir viņu atklāta, kādi ir tie ceļi, lai ārstētu? Vismaz apārstētu, jo glaukoma jau nav ārstējama, kā jūs teicāt. Principā ir tā, ka lielākā daļa pacientu tiek ārstēti ar acu pilieniem. Un ir regulāri jāpilina acu pilieni, un šie pilieni samazina acu spiedienu, un tādā veidā tā glaukoma tiek apturēta. Un pētījumi parāda, ka jo zemāks acu spiediens, jo šī atrofija progresē lēnāk. Un te gan ir jāsaka tas, ka ir daļa slimnieku, kuriem vispār nekad acu spiediens nepaukstinās, jo, teiksim, tad, kad glaukoma atklāja pirms 200 gadiem, tad domāju, ka glaukoma ir tikai augsts acu spiediens. Bet, diemžēl, tagad ir konstatēts jau tas, ka puse slimnieku zaudē redzi lēnā garā, un viņiem spiediens nekad nav paaugstinājies. Un šeit man ir jāpiemina vēl, varbūt tomēr jāsaka tas, ka tas paradoxālais ir tas, ka tie slimnieki, kuriem glaukoma konstatē un viņiem ir zems acu spiediens, šie slimnieki ir ļoti grūti ārstējami. Ja? Jo šiem slimniekiem pat samazinot vēl acu spiedienu, tomēr šī atrofija notiek biežāk un, teiksim, tā atrofija turpinās, ja? Nekā tiem pacientiem, kuriem mēs konstatējam glaukomu un ir ļoti augsts acu spiediens, un mēs šo acu spiedienu samazinām. Un šiem slimniekiem ir tā kā cerīgāk saglabāt šo redzi ilgstoši visu dzīves garumā. Tas ir tāds pacientiem dažkārt pat neizprotams. Viņi saka, bet man taču nemaz nav bijis nekad tas augstais acu spiediens. Ja? Glaukoma tiešām ir ļoti grūti, ja principā neizārstējama slimība. Pamatā mēs pacientus ārstējam ar acu pilieniem. Tas ir pacienta acī visdraudzīgākais veids. Protams, pie ilgstošas lietošanas, pie liela piliena skaita, pacientiem zūd motivācija to darīt, vai aizmirstās, vai liekas, ka jebkur cita apstākļi traucē to izdarīt. Kā mēs motivējam, ir dažādi veidi. Pirmkārt, glaukoma ir asimetriska. Viena asiņa pašā ir pirmā zaudēja to redzi, un līdz ar to pacients saprot, viena acis jau ir zaudējusi redzi, līdz ar to man ir jāsaņemās, lai nezaudētu redzi arī otrā acī. Ir arī dažādas ļoti jauki vizualizācijas par to, kāds varētu būt pacienta redzes lauks, ja viņš neārstēsies, un pacients saprot, ka viņš palikt ar tikai tādu mazu punktiņu pašā centrā vai pilnīgu aklumu, tomēr nevēlās. Tas ir viens. Ja mēs runājam par glaukomas operācijām, tas ir labs veids, kā pacientiem, kam šī piliena terapija nav efektīva, vai arī pacienti, kas nespēja atcerēties vai kas fiziski nespēja šos pilienus sapilināt, tas ir veids, kā mēs varam mazināt acu iekšējo spiedienu, un līdz ar to cerībā, ka pacientam vairs nebūs šie pilieni jālieto, un viņš arī varēs tikt no viņiem vaļā, bet mēs būsim panākuši šo glaukomas ārstēšanas efektu. Medicīna visu laiku attīstās, un noteikti ir arī kādi jaunumi jūsu lauciņā. Pie glaukomas operācijas mēs parasti izveidojam tādu kā caurumiņu, tādu rezervāru, pa kurien tas liekais šķidrums attek šajā rezervārā. Un pirmkārt, pacientiem izveidojot šo rezervāru tiek izveidots diezgan liels grieziens, un no otras puses šis rezervārs mīl aizaugt. Tās ir divas tādas lietas, kas mums nepārāk patīk. Jā. Un tagad ir izveidoti tādi implanti, tad tās tādas speciālas trubiņas, jeb tādi stentiņi, kurus mēs ievietojam caur mazu griezieniņu acī, un arī šiem stentiem, teiksim, nav tāda tendence aizaugt. Tā kā glaukomas ķirurģija attīstās. Pārdzīvojums un šoks, protams, ir liels, ka uzzina diagnozi. Jo tu jau nezini, kas tev arī sagaida
Bet atvesaļošanās laikā un vispār ir ļoti svarīgi, man arī tuvinieki palīdzēja, jo tev ir jāpieņem tā slimība, un tā ir slikta slimība pavisam. Jo pašam ir jātiek ar sevi kārtībā. Un tagad dosimies nelielā reklāmas pauzē, pēc kuras runāsim, kādu kanalizācijas veidu izvēlēties lauku viensētās. Un tagad stāsts par to, ko mēs solījām pirms reklāmas pauzes. Sijā IV grupa būvdarbu vadītājs Sergejs savā jomā strādā jau vairāk nekā 10 gadus, un klientiem IV grupa piedāvā plaša spektra pakalpojumus. Mēs piedāvājam komunikācijas izbūvi. Tas ir ūdens, kanalizācija, gāze un protams, ka lietus ūdens sistēmas arī novadīšana. Vietās, kur nav iespējams pieslēgties centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, uzņēmums nodrošina dziļurbumu un spici, kā arī izbūvē lokālo kanalizācijas sistēmu. Decentralizētas kanalizācijas veidi ir 3. Tās ir rezervārs, septiķis vai bioloģiskā attīrīšana. Šodien mēs esam laukos, ir 2 ēkas. Abas ēkas mēs savienosim kopā un pieslēgsim pie bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, un tad būs infiltrācijas lauks. Un, principā, kanalizācija ir gatava cilvēkam. Visas uzņēmuma izmantotās iekārtas ir certificētas, un, kad darbi ir noslēgušies, uzņēmums īpašniekam izsniedz iekārtu tehnisko pasi un visu nepieciešamo dokumentāciju. Izbūves darbiem tiek dota arī garantija. Jāpiemina arī, ka IV grupa ir oficiālie klāstplast, stikla šķiedras septiķu un tvertņu pārstāvji Latvijā. Mēs piedāvājam, es domāju, ka kvalitāti piedāvājam un pieredzi savu. Tomēr tā pieredze tiek izveidota pat vairāk nekā 10 gadiem, un ar to pašu, es teiktu tā, tu pilnīgi jūti to katru vietu, kas ir vajadzīgs tai vietai, un pēc cilvēka stāsta, kā viņš noslogots un tā māja, un kas tur vēl ir papildi, tad tu uzreiz jūti, kad kā izveidot to kanalizāciju, tās komunikācijas, lai viņi strādātu ilgtermiņā, lai viņš neatgrieztos pie tā jautājuma pēc 2-3 gadiem. Ja runājam par teritorijām, kur nav pieejama centralizētā kanalizācija, tad labākā izvēle ir bioloģiskā attīrīšanas iekārta. Bioloģiskās attīrīšanas noteikti ir priekšrocība. Pirmkārt, viņam tomēr pārstrādā. Attīrīts ūdens jau līdz 92-3% iet zemē prom caur infiltrācijas lauku. Attīrīto ūdeni var novadīt atklātās ūdens tilpnēs, lietus notekūdeņu sistēmās vai infiltrēt gruntī. Ja runājam par ūdens ieguvi, tad vienmēr aktuāls ir jautājums – dziļurbums vai spice, jo izmaksas ir atšķirīgas. Pie jūras zonā, protams, smilšaina vieta, spice var, teiksim, būt tāds lētākais risinājums, bet viņš nav ilgtermiņā. Tomēr, kad ir dziļurbums, tiek izveidot dziļurbums, viņu ik pa 5 gadiem, 6 var atjaunināt, ja? Bet par spici es tā neteiktu. Ar mums vajag sazināties pa telefoniem. Jau konsultācija pirmā būs noteikti pa telefonu. Un pēc tam, protams, kad es atbraucu pats personīgi, es aizbraucu, izrunāju visu ar saimnieku. Mēs izlēmām, kā ir labāk, kas viņam parocīgāk. Un pēc tam, protams, tiek izbūvēta kanalizācija un visi ir apmierināti. Jāuzsver, ka objekta apsekošanu un tāmes kalkulāciju uzņēmums veic bez maksas, turklāt visā Latvijā. Noteikti zvaniet, nokonsultēsim, atbrauksim, izstāstīsim, palīdzēsim jums tikt pie pareizā risinājuma. Esot šeit,
dizaina ambulancē un baudot visu šo krāšņumu, man ienāca prātā, ka ziedi izplaukst kā mazi laimes brīži. Tie tikai ir jāsaskata.